Sveicināti 4. B klases skolēni no Siguldas 1. pamatskolas. Mans vārds ir Andis, un jūsu skolotāja Daina man ir uzaicinājusi pastāstīt jums par savu profesiju. Es savu profesiju jau izvēlējos tad, kad es apmēram biju jūsu vecumā. Es gāju tādā laikā vai 5. vai 6. klasē. Un tā man dzīve ir sakārtojusies, kad es jau 20 gadus strādāju par jūrnieku, par kuģu mehāniķi uz kuģiem. Un tā jūs šobrīd varat redzēt iluminatoru. Jā, šobrīd kuģis atrodas uz Ziemeļjūrā. Mēs esam tagad šobrīd gaitā. Mēs esam jūras vidū šobrīd. Pirmkārt, par jūrnieka profesiju es gribu pastāstīt to, ka bez šīs profesijas mūsdienās nav iespējams iztikt. Tas ir kāpēc? Tāpēc, kad viss, ko jūs sev apkārt redzat, kaut kādā brīdī, vienā posmā vai vairākos, ir pārvadāts ar jūras transportu. No precēm veikalos līdz pat mājām, kas ir būvētas, un pat jūsu klases iekārtojums. Viss tas ir kaut kādā brīdī pārvadāts ar jūras transportu. Bez tā mūsdienās vispār neiztikt. Un atcerieties, bija tāds laiks, kad visiem bija jāsēž mājās un nekur nedrīkstēja iet. Lūk, mēs tikmēr gājām uz darbu un turpinājām apgādāt visus iedzīvotājus ar šīm nepieciešamām precēm, lai jums būtu veikalā maisko pārtiku, automašīnā varētu degvielas ieliet iekšā benzīna tankos. Viss turpināja strādāt. Mēs, jūrnieki, mēs ne mājās nesēdējām. Mēs turpinājām savu darbu darīt. Kamēr mūsu civilizācija turpinās pastāvēt, mēs, kā jūrnieki, būsim vajadzīgi, nepieciešami, un līdz ar to mums darbs vienmēr atradīsies. Un darbs ir ļoti labi atalgots. Pietiekami, lai varētu sev nodrošināt pietiekami augstu labklājības līmeni. Kvalificētu jūrnieku šobrīd pasaulē trūkst, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki negrib strādāt šo darbu. Par pašu darbu runājot, darbs nav viegls, viņš ir prasīgs. Prasa spēju pārvarēt grūtības, slinkumu, bailes. Bērni atcerieties, ka drosmīgs nav tas, kurš nebaidās. Drosmīgs ir tas, kurš iet un dara pat tad, kad ir baili. Vēl jūrniekam ir jābūt zinošam. Tas ir vajadzīgs matemātikas zināšanas, dabas zinības. Gan, ka vēlāk arī būs fizika un ķīmija, valodas zināšanas. Komandas locekļiem savā starpā arī jāspēj sazināties, jo jūrnieki ir no visas pasaules, un starptautiskā jūrniecības valoda ir angļu. Jūrniekam arī ir vajadzīga būt spējīgam, būt patstāvīgam, ar augstu atbildības sajūtu un gatavam strādāt vairākus mēnešus bez brīvdienām. Tas nozīmē, ka, ja jūs aiziet jūrā uz kuģi strādāt, tas nozīmē, ka jums būs varbūt 2, 3, 4, varbūt pat 6 mēneši.
bez nevienas pašas brīvas dienas. Katru dienu ir jāspēj iet uz darbu un jādara savu darbu pienākumi. Bez tā nu nekā. Un tagad es bērniem parādīšu, kā izskatās mana kaīte. Tajā, kurā es mitinos, kamēr es atrodos uz kuģa. Līdz ar to šeit ir mana pastāvīgā dzīves vieta. Šeit tātad var redzēt kuģa klāju. Un, kā jūs redzat, mēs esam šobrīd atklātā jūrā, gaitā. Tur var redzēt, kur darbinieks strādā, staigā pa klāju. Viņš tur pilda savus darba pienākumus. Lūk, šeit ir mana gultas vieta. Šeit ir tā saucamā kopkaīte. Televizors. Tur ir mazais leduskapītis. Tā. Un tā ir viena no manām darba stacijām. Šeit es tad pārraugu kuģa dzinēju un mašīnu telpas sistēmas. Šeit atrodas vasistaba kopā ar tualeti. Tātad šeit ir gan duša, gan kuoltes pods. Uzvākuma sistēma. Lūk. Vēl kaītē, katrā kaītē ir aprīkota ar šādu te glābšanas hidrokostīmu. Tas ir paredzēts, lai gadījumā, ja ir jāpamet kuģis, mums jāliek augstā ūdenī, mēs viņu uzvelkam virsū un tad mēs nenosalstam. Vēl kaītē ir aprīkota ar glābšanas vesti, kur arī tātad kuģa pamešanas gadījumā tiek uzvilkta. Un, ja gadījumā kuģa iekštelpās izcēlies ugunsgrēks, te ir gaisa balons, ar kura palīdzību tātad mēs varam izkļūt ārā no sadumotām telpām. Mašīna telpa ir kā kuģa sirds, kurā atrodas visi svarīgākie mehānismi un iekārtas, kas nodrošina pilnvērtīgu kuģa darbību. Šeit var redzēt kuģa mašīna telpas vadības telpu. No šejienes tiek kontrolēti visi kuģa mehāniskie procesi. Mani darba pienākumi ir uzraudzīt un apkopt un remontēt visus kuģa mehānismus tā, lai tie vienmēr būtu darba kārtībā. Man ir jāpārzina visi mehānismi, kas atrodas uz kuģa un bojājuma gadījumā tie arī jāspēj salabot. Kuģis ir kā atsevišķa pašpietiekama pilsēta, kurā tiek nodrošinātas visai dzīvošanai nepieciešamās vajadzības. Uz kuģa ir ūdens apgāde, elektrība, ventilācija, kondicionieris, kanalizācija, virtuve, leduskapji, sporta zāle, hospitālis, atpūtas telpa un guļamvietas. Ja kuģis ir pietiekami apgādāts, jūrnieki uz kuģa var neatkarīgi dzīvot vairāk nekā mēnesi. Šeit var redzēt kuģa galveno dzinēju, kurš ir tik liels kā vilciena lokomotīvē, un jauda ir 6000 zirgspēku. Tālāk ir redzams reduktors jeb ātrumkārba, kas nodod dzinēju jaudu uz kuģa dzenskruvi, lai kuģis varētu virzīties uz priekšu. Šeit ir redzami 3 dīzeļģeneratori, ar kuriem tiek ražota elektrība priekš kuģa elektroapgādes. Ar tvaika gatlu palīdzību tiek ražots tvaiks, lai nodrošinātu sistēmu apsildi un kravas tanku mazgāšanu. Ar šo iekārtu tiek bioloģiski attīrīti visi kuģa kanalizācijas ūdeņi un attīrītais ūdens tiek izvadīts jūrā. Ar šo iekārtu no sāļā jūras ūdens tiek ražots dzeramais ūdens sadzīves un tehniskajām vajadzībām. Tā spēja ražot 20 000 litrus dienā. Šeit var redzēt ūdens boileri, ar kura palīdzību tiek uzsildīts karstais ūdens. Un te ir ūdens attīrīšanas filtrs ar ultravioleto gaismu. Šeit tad var redzēt mūsu ēdamzāli, tur, kur ierindas, ka manas locekļi ietur maltītes, brokastis, pusdienas, vakariņas un kafijas pauzes. Un šī telpā tā tad ir virsnieki, kurā tad tiek ieturētas šīs te maltītes. Te pavārs parasti izliek šīs te maltītes uz šīs karstās plates, lai ēdiens ir silts spiedru galda tipa.
ir pieejams leduskapis, tur kādas uzkodas, tur ir siers, maize, tur desa, jogurti visādi. Un sulas un dzērieni un arī iebizinātais piens. Un šeit Kambīzē pavārs gatavo šo te maltīti. Šeit tātad var redzēt kā plīts, uz kuras tiek gatavotas maltītes. Te rēdie, pārpalikumi, kas ir no vakariņām palikuši ir. Maisītājs priekš mīklas, leduskapji viens otrs. Jā, tad ir pilns ar visādiem ēdieniem. Te ir saldētava. Un šeit ir vēl tā trauku mazgāšanas telpas, krāsnes visādas. Un te mums ir pārtikas noliktava glabātuve, kurā tātad tiek pārtika saglabēta. Šeit ir vienkārši pieliekamais. Šeit, šī telpā ir leduskapis, kur plus 6 grādi tiek uzturēti. Un šeit arī ir saldētava, kur šobrīd uzrāda mīnus 16 grādus. Tas arī ir te augsts. Šeit ir tātad saldētā produkcija tiek uzglabāta. Un šī te ir trenažieru zālē. Ja kāds grib nodarboties ar sportu, boksamais, vai kur ir stieņi svarcelšanai, trenažieris, skrējceliņš. Šādi te izskatās tiltiņš, komandu tiltiņš, no kura tiek vadīts viss kuģis, kad kuģis atrodas jūrā. Šobrīd kuģis atrodas Rotterdamas ostā, Nīderlandē. Un ja kādam gadās saslimt vai iegūt kaut kādu ievainojumu vai traumu uz kuģa, tad var arī tikt izsaukts glābšanas helikopters, kurš tātad ar nestuvēm var pacelt un šo savainoto vai saslimušo cilvēku aizvest un nogādāt līdz slimnīcai. Visus šos video es pats esmu filmējis un dalos ar savu personīgo pieredzi. Ja kādam ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros vai uzdodiet tos audzinātājai. Atbildēšu pēc savas labākās iespējas. Ceru, ka bija interesanti un saistoši. Paldies jums par uzmanību un visu labu!